Mēs atkal atrodamies Vecrīgā un uzzināsim, vai šeit easy wine ir garšīgi. Bitch on the run on my bed like a Mustang. See, look. I got a watch on my wrist is a bust down. Kamēr gaidām pasūtījumu, jau visu pasūtījumu, šeit ir tik skaists iekšējais pagalmiņš. Vasarā man liekas tik mīlīgi. Nav sajūta, ka esi Rīgā un Rīgas centrā. Atnesa mani bezalkoholisko Aperolu glazē, ļoti maz dzērienu. Labāk alkoholisko jaudzētu. Nejaukt šitos bezalkoholisko Aperolu, man lūdzu. Ļoti ātri apkalpošana mums atnesa jau visu sēdienu. Sāksim ar karstām uzkodiem, tad augstās, pica un salāti. Spoilers. Garšosim kamambēru. Es domāju, viņš būs tā kā liels apceps gar, un kamambērs nevis tāds 6 km. Ļoti parasti, bet garšīgs. Jā, sieras izcepies līdz galām. Šis ir, manuprāt, kaut kāds bolu džems kombinācijām. I like. Otrā nogaršosim augsto uzkodu prosciutto bruschettas. Teiksim tā, ļoti parasti. Es neņemtu vēlreiz šādu maizīti, te var teikt, nav nekādas baigi mērces un gaļa. Pa virsmu sieras neiesaku. Cēzara salāti ar garnelēm. Izskatās jau daudz sološi. Cēzara salāti, kā Cēzara salāti, rauziņi ir krauškīgi, garneles ir daudz un lielas. Šeit nav olas, ja kas pie kam garšo. Un picas laiks. Diezgan izskatās parasta, mīkla ļoti plāna, nav vispār pufīga. Mēģināsim, kā būs. Ļoti parasta pica, pēc kuras negribu to atnākt uz šejienu vēlreiz nogaršot. Tiešām, ja tā esi blakus ieskriet nogaršot, nav vērts. Bet, ja esi šeit, droši vari ņemt, jo nebūs tā, ka negaršīgi. Šai vietai es lieku 4 no 10 ēdienas so, bet es domāju, cilvēki nāk uz šejienu dzert vīnu, tāpēc, ka viņiem ir ļoti daudz vīnu piedāvājumā. Un ierakstu komentārā, ja esi šeit bijis un dzēris tieši vīnu.